Labdien! Esat sveicināti Lielvārds sarunās. Šodienas centrālais jautājums ir tehnoloģijas skolā palīgs vai ienaidnieks? No vienas puses jautājums ir aktuāls arī par mūsu ikdienā izmantojamām tehnoloģijām. Ikdiena nav iedomājama bez tām, bet tāpat laikā jautājums par to, kā tās ietekmē mūsu spriestspēju, lēmumus, mūsu veselību, mūsu laiku. Mans personīgais redzējums ir tāds, ka ja mēs atskatāmies vēsturē, tehnoloģijas ir radušās atbildot uz cilvēku dažādām vajadzībām. Vai nu tās ir bijušas pozitīvi vērstas, vai, diemžēl, arī negatīvi, kā piemēram karš, ir arī, protams, attīstījis sava veida tehnoloģijas. Bet, ja mēs paskatāmies uz medicīnu, tā nav iedomājama vairs bez tehnoloģijām. Es domāju, mēs katrs esam priecīgs par to, ka zobārsta kabinetā ir ienākušas jaunās tehnoloģijas, kas, protams, atvieglo gan mediķa darbu, gan arī mūsu pieredzi. Tāpat arī, protams, satiksme, komunikācija. Un pat mūsu mājsaimniecība nav iedomājama bez tehnoloģijām, kas palīdz mūsu darbus paveikt vieglāk, ātrāk, atbrīvojot laiku savukārt atkal citām lietām. Arī izglītībā, tad, kad mēs jautājām skolotāju balss pētījumā skolotājiem, vai tehnoloģijas palīdz veikt darbu efektīvāk, 88% skolotāju atbildēja pozitīvi, ka jā, tehnoloģijas atvieglo viņu darbu, un arī citos mazākos pētījumos tehnoloģijas ir drīzāk bijuši kā tāds tiešām vēl nepieciešams papildināt tehnoloģisko nodrošinājumu, lai veiktu darbu vēl efektīvāk un kvalitatīvāk. Tāpat laikā, tad, ja varētu teikt, ka tehnoloģijas ir radītas, lai palīdzētu, lai mēs varētu ietaupīt laiku vai darīt darbu efektīvāk, tad, protams, paralēli šis jautājums par tehnoloģiju negatīvo ietekmi uz mums un uz mūsu ikdienu, arī izglītībā. Un šodien mēs mēģināsim noskaidrot, vai mēs runājam par visām tehnoloģijām, par visu tehnoloģiju negatīvo ietekmi, vai varbūt tikai telefoni ir tie ļaunie, un kas kopumā tad slēpjas aiz šī jautājuma. Tāpēc man šodien liels prieks sarunāties ar diviem viesiem, ar Zandu Rubeni. Labdien! Paldies, Zandi, ka pievienojies, jo tajā brīdī, kad iedomājas digitalizācija, bērni, jaunieši, digitālā paudze, protams, Zanda uzreiz ir prātā un daudz ir dzirdēts, lasīts par jūsu pieredzi pētījumiem. Zanda ir Latvijas Universitātes profesora, pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes prodekāna, doktora studiju programmas, mēģināju atcerēties nosaukumu, izglītības zinātnes direktora. Mums ir pievienojis arī Kārlis Strautiņš no Liepājas. Paldies, ka pievienojies. Savukārt ar Kārli man uzreiz ir asociācija ar modernu, mūsdienīgu skolu, kurā ceļā uz kvalitatīvu izglītību ļoti liela nozīme ir arī tehnoloģijām. Un mēs runājam par Liepājas Raņas 8. vidusskolu. Jau būtu jāsauc par Liepājas Raņa vidusskolu. Tikko nomainīju. Liepājas Raņa vidusskola. Bet, starp citu, tā ir vieglāk, jo es vienmēr atceros Liepājas Raņa, bet tas sešnieks vienmēr apjūg, kurš tad ir Liepājas Raņa vidusskola. Jā, tā kā tiešām prieks jūs šodien satikt. Varbūt pirms mēs ķeramies pie jautājuma, ir palīgs vai ienaidnieks un kas tad kopumā notiek. Varbūt mums jāvienojās, kas tad ir tehnoloģijas izglītībā, par ko tad mēs runājam, kādas tad ir šīs tehnoloģijas skolām. Lai tad, kad mēs piesaucam tehnoloģijas, tad mēs zinām, kas tad zem tām slēpjās. Jā, varbūt, es nezinu, Kārli. Ja mēs runājam par tehnoloģijām un konkrēti, piemēram, Liepājas Raņa vidusskola ir skola, kurā dzīvo tehnoloģijas, un tas bija koncepts, kā mēs pirms 10 gadiem šo skolu sākām veidot, kā atšķirīgu skolu Liepājas skolu segmentā, kurā ir vairākas skolas, un lai vecākiem būtu iespēja skola, kurā ir tehnoloģijas, kurā ir mūsdienīgs, jeb citādāks mācību process, mēs izveidojam šo citādu skolas konceptu. Ja mēs runājam par izglītības tehnoloģijām, tas ir viss sākot no 3D printeriem līdz telefonam, līdz papildinātās realitātes iekārtām un vēl visām tām iekārtām, ko skola var piedāvāt sazobē ar dažādu veidu universitātēm, kurās ir krietni jaudīgāk šīs tehnoloģijas līdz pat jaudīgiem lāzeriem, ko izmantot fizikā, piemēram, apstarojot vara plāksnes un nosakot, vai viņas ir hidrofobisks, hidrofīlisks, tur ūdenslāse atgrūžās vai vēl domāt par jau reāliem gala produktiem, ko skolēni pētniecisko darbu ietvaros var taisīt.
Taču tajā ikdienas darbā, protams, tās ir gan interaktīvās tāfeles, tās ir planšetes, arī kalkulators ir tehnoloģijas. Un, ja mēs skatāmies par šo liegumu, kādreiz lietot tehnoloģijas, tad atceramies, bija brīdis, kad kalkulatoru nedrīkstēja lietot. Šobrīd tas ir noteikts kā obligāts rīks. Līdz ar to es tiešām aicinu uz tehnoloģijām skatīties nevis kā uz draugu, bet kā atbalsta instrumentu, kā mūsdienīgi atbalsta instrumentu, jo sagaidīt, ka kāds sēdēs šobrīd pie galda, rakstīs ar roku, klikšķinās uz kalkulatoru, un visticamāk, ka nē, tas būs Excelis, kurā tiek lietotas formulas, kurā mēs nevis vairs saskaitam, bet mēs nodarbojamies ar datu analīzi, par ko ir rītdienas izglītība un rītdienas nepieciešamās prasmes. Labi, jā. Es uz šo jautājumu atbildēšu vispārīgāk, un es teikšu tā. Tehnoloģijas skolā, tehnoloģijas izglītībā pirmkārt ir instruments, lai palīdzētu mācīties. Otrkārt, tas ir komunikācijas instruments. Treškārt, tas ir atbalsta instruments skolēniem ar kādām veselības problēmām. Piemēram, iedomājies bērnu, kuram ir diabēts, kuram tieši telefons saka, kāds ir viņa insulīna līmenis. Un tā mēs varētu turpināt. Un man gribas teikt, ka es vispār nespēju iedomāties mūsdienu izglītību bez tehnoloģiju jēgpilnas izmantošanas. Un, ja tas uzstādījums ir, kāds mums bija tehnoloģijas draugs vai ienaidnieks, tad man gribas teikt, ka par ienaidnieku tehnoloģija kļūst tajā brīdī, kā jebkas. Jebkurš instruments, ko mēs neprotam izmantot, kļūst par ienaidnieku. Un es varu spriest arī pēc sevis, ja es netieku galā ar kādu tehnoloģisku izaicinājumu, arī tajā brīdī tas man ir apgrūtinājums un ienaidnieks. Ja. Tad es jau sadzirdēju atbildi, principā tehnoloģijas ir palīgs, ja mēs, protams, tās pareizi lietot. Tad varbūt uzreiz ir jautājums, šobrīd sabiedrībā ir tā šūmēšanās par to, ka ir jāizliedz tieši telefonu lietošanu. Varbūt es esmu ko palaidus garām, varbūt runā vispār par tehnoloģiju ierobežošanu, bet vai tad tur ir kāda problēma tieši tajos telefonos, vai tā ir neprasme tieši telefonus lietot, par ko ir stāsts, kā jums liekas, kādēļ gribas panākt šo iniciatīvu, ka valstiskā mērā pat ir jāizliedz telefonu lietošana izglītības iestādē? Es no praktiskās puses ar tādiem gadījumiem, kad ir bijuši vecāki, kuri mājās redz, ka jaunietis lielāko daļu laika pavada telefonā, un tad vēl skola uzdod uzdevumu telefonā, un viņam liekas, ka skolā arī lieto telefonā. Un tad sākās tāds paradoks, ka vecāki saka, jums ir jāierobežo laiks skolā, ko lieto telefonā, nesaprotot to, ka tas laiks, kas notiek skolā telefonā, patiesībā ir jēgpilnākais no visām tām 4-6 stundām, ko viņš ir pavadījis. Un patiesībā cīņas lauks būtu mājas, un tur runāt par to, cik mēs jēgpilni izmantojam, bet vieglāk ir vainu pārlikt uz skolu, ejiet, tieciet galā, jūs ierobežojiet, telefons ir slikts, un mājās viss ir kārtībā. Tas ir tas pirmais redzējums. Bet šeit tiešām ir ļoti būtiski saprast, ka telefons, ja mēs runājam šobrīd konkrēti par telefonu, viņš ir ērti lietojams, viņš vienmēr ir klāt, tur ir gan šīs kalkulātora opcijas, gan arī, piemēram, izmantojot to pašu lielvārds matemātika 200 programmu, kas ir interaktīvās darba lapas, ir ļoti ātri iespēja gūt atgrieznisko saiti par to, ko skolēns prot. Un te mēs runājam par to atbalsta instrumentu. Ka iepriekš, teiksim, mazam formatīvam darbiņam skolēnam būtu jāraksta lapas, nodod skolotāji. Skolotāji iet mājās, labo, dod Dievs nākamajā dienā ir stunda vai dažkārt ir pēc 3 dienām, tad skolotāji ir atnesus un mēs runājam par to, kas tur bija. Kas var atcerēties, kas tur bija? Bet, ja mums ir šīs tehnoloģijas, kas ļoti ātri parāda skolēnu zināšanas par noteiktu uzdevumu, noteikto prasmi, mēs reiz tāfeles redzam, skolotājiem ir skaidrs, kam kāda atbalsta pasākumi ir nepieciešama, vai tas ir bērns vai tā ir grupa, un to var ātri un efektīvi izdarīt tagad un tūlīt. Un tā ir viena lieta, ko tehnoloģijas iedod – atbalsts un ātrums. Un mēs vēl varam skatīties daudz dažādus piemērus, īpaši par iekļaujošu izglītību, kur ir virkni instrumenti, kur var taisīt no skolēniem kā tādu 360 grādu profilus, kur mēs varam katram noteikt individuālus atbalsta vajadzības. Un tajā brīdī, kad pedagogi palīgs ieiet klasē, viņš redz, tā Kārlis, viņam jāsēž pirmā rindā, grupā viņam jāstrādā kopā ar to, un viņi interesē zirgi, jo tad caur zirgiem un jāšanas sportu mēs varam izskaidrot dažādas tēmas.
Bet varbūt es vēl precizēšu tieši no pieredzes, varbūt var padalīties. Tad viens ir vecāki, protams, tas jau ir arī visos līmeņos. Atceros, ka mums skolā arī ēdināšana gribēja sakāt, lai skolā pēd kārtīgi, veselīgi trīs labus siltus ēdienus, jo mājās tad mēs varam sviestmaizē, varam neiespringt. Tad skolā laba lieta ir izdarīt, mājās mums ir vieglāk. Bet arī par tehnoloģijām, tomēr ir arī skolas, kur skolu direktori, kur skolotāji saka, ka ir jāierobežo, ir jāizlodz, ja mēs netiekam galā, par ko tur ir stāsts. Jā, es esmu lasījis rakstus, kur kolēģi proklamē šo ideju, ka tehnoloģijas jāizliedz, ka skolai ir jābūt no tehnoloģijām brīvai telpai. Un ir daļai, protams, saprotams satraukums, jo skolēnam ikdienā, kad ir šis telefons par rokai, ir grūtāk koncentrēties, un tā roka jau stiepjās pēc to, un arī pētījumos tiek vilktas paralēles ar šīm atkarībām, ja, gan uz azartspēlēm, gan uz citām vielām, man ir grūti sevi atturēt, kad tā roka tiecās, un tad vieglākais ceļš, kas vienmēr ir iet, mēs aizliedzam. Lai kas tas būtu, mēs aizliedzam punkts, un problēma it kā ir atrisināta. Taču patiesībā mēs jau neko neatrisinām, mēs neiemācam lietot. Jo viena iespēja, kas notiks, kad jaunietis kļūs vecāks, viņš aizies uz universitāti, viņam nebūs iemācījies paradums viņu savākt sev tikt galā, viņš tad nebūs taču universitātē, ka teiks, arī salieciet kastītēs. Tad mēs pazaudējam iespēju iemācīt viņam atbildīgi lietot, pazaudējam iespēju iemācīties sevi savākt, kas ir vēl viena būtiska lieta. Un šeit skolām, un faktiski tas jau nav aizliegts, skolas var šobrīd savos iekšējās kārtības noteikumos izstrādāt kārtību, kā nosaka telefonu lietošanu. Tad telefons standartā ir somā, ja nepieciešams, viņu var izmantot. Tad, piemēram, skolotājiem ir viens aizrādījums, ja nereaģē, tad ir secīga soļu sistēma. Un šeit tas grūtākais, kāpēc dažkārt visbiežāk tas nenotiek, ir konsekvences trūkums. Un kā lielākajā daļā, patiesībā tas ir skolotāju konsekvences trūkums. Un vai tā ir cīņa par cepuru nelietošanu klasē vai par telefonu. Un ja visi konsekventi ievēro šīs normas un prasības, mēs rīkojamies tā, tad mums ir stabila organizācijas kultūra ar principiem, kurus mēs ievērojam. Un skolēns spēja sevi savākt. Tad skaidra komunikācija par noteikumiem, kā mēs šo darām un kā šīs lietas skolā notiek, konsekventa rīcība, bet tad varbūt vēl mazliet vēl Kārlim jautājums. Bieži kā arguments tiek minēts, bet tie vecāki nāk un saka, es gribu bērnu sazvanīt, viņam ir tiesības, ka viņi ir tas telefons, kā tajā brīdī, kā skolē šeit ir ļoti būtiski saprast, ka vecākam vajadzētu apzināties, ka stundas laikā mēs nezvanam. Tad tas ir starpbrīdis, un starpbrīdī, skolēnam ir iespēja lietot šo telefonu. Protams, ir vēl blakus efekts, kad skolām ir jādomā, ko skolēnam darīt, aktivitātes, spēles, un mūsu pieredzē mums ir galda futbols, novs, galda tenis, viss, un pat galda spēles. Nav tā, ka visi tie skolēni lieto, un dažkārt viņš sēž telefonā, un tur gan parādās negatīvs efekts, jo faktiski vajadzētu būt, ka skolēnam pēc mācību procesa notiek acīm atslodze. Bet ja viņš nomaina burtnīcu pret citu digitālu ekrānu, tad acīm jau atslodze nenotiek. Un šeit, ir problēma. Ir ķīniešu risinājumi, kur viņi dod Wi-Fi, ka lai skolēni vismaz staigā, ka Wi-Fi zona mainās. Jā, jo es sadzirdu vairākas lietas, jo skaidrs, ka vieglāk vienmēr pateikt aizliegt. Bet patiesībā mēs sadzirdam vairākas vajadzības, un te ir arī daudz skolu tādi nepiemēri, ka telefonu aizliegts starpbrīdī lietot, ārā skriet nevar, jo tur kastur vai tur apavi vai ziema vai durvis vispār ciet. Starpbrīžos citi darīt nav ko, skraidīt pa gaiteni nevar, bumbu mētāt nevar, jo tad paneļi izsitās vai vēl kādas vainas. Tad faktiski, ko tad mēs sagaidām? Tad telefonu viņš nelieto, tad viņi sēž inteliģenti, pārunā, kā tad iepriekšējā stundā ir gājis, vai paši izdomā, tupties vai kā. Tas ir tas arī izaicinājums, ar ko skolē tad, kas būtu jārisina, nevis aizliegums, bet jēgpilnas alternatīvas. Es teiktu, kā jūs teicāt, līdzīgi kā padomu laikos, pa pārīt staigā pāri. Un vēl papildināt jūs teikto ar inteliģentām diskusijām, analizējot iepriekšējā stundā piedzīvoto mācību pārdzīvojumu vai gatavoties patīkamā satraukumā par jauno stundu. Ko tu sagaidi no nākamās stundas? Tas būtu ideāli, bet, protams, mums ir jāpiedāvā alternatīvas. Bet, tas, ko es varētu Zandai uzjautāt, jo jūs jau minējāt
par rīku, ka jāiemācās ir lietot un, protams, nepareizi lietos, tas vienmēr var kļūt arī par bīstamu. Un es mēģināju savā prātā atrast kaut kādus salīdzinājumus, kas varbūt mums potenciāli var iedot arī to risinājumu, kā tad vislabāk rīkoties. Tad man nāca prātā, vai tehnoloģijas ir kā tāda smēķēšana, kas tad ir konkrētā zonā ir jāizliedz un bez tām var iztikt. It kā jau nē, bez tehnoloģijām kopumā mēs dzīvē nevaram iztikt, bez smēķēšanas gan, tā ir tāda brīvprātīga izvēle. Tad ir ne pirmā esmu, kur salīdzina ar nazi tehnoloģijas. Tad pareizi lietot, tas ir fantastisks rīks, kas arī ir tehnoloģija, kas ir ļausi daudz ko vēsturiski attīstīt. Tāpat laikā nepareizi lietots, tas ir, protams, nāvējoši. Un ja mēs ņemam šo salīdzinājumu, tad lidmašīnās mēs ar nazi kāpt nevaram. Īstenībā arī skolā mēs ar nazi ierasties nevaram. Nazim ir paredzēta vieta, vai tas ir mājaturības kabinets, ir drošības noteikumi, kas ir jāievēro. Tāpat laikā tādas progresīvas pirmsskolas vai drošas pirmsskolas arī jau tajā brīdī dod nažus un māca smērēt sviestmaizes, mizot kartupeļus un griezt burkānus. Varbūt nāk prātā varbūt ir kāds cits efektīvāks salīdzinājums, kā mēs varam domāt par tehnoloģijām. Man ir grūti tagad iedomāties kādu citu efektīvāku salīdzinājumu, bet es gribu atsaukties uz pētījumiem, ja jau runa ir par nazi un par instrumentu un tā tālāk. Latvijas Universitātes psihologi ir veikuši vairākus pētījumus par tehnoloģiju ietekmi uz bērnu attīstību, bērnu paradumiem, skolēnu paradumiem. Un tad, teiksim tā, Kārlis jau minēja, ir pilnīgi skaidrs, un tas ir pierādīts, ka uz galda esošs telefons novērš uzmanību, jo tur parādās paziņojumi un tā tālāk un tā joprojām. Es domāju, ka mēs visi spējam iedomāties situāciju, kurā mēs sēžam un pasīvi kaut ko klausāmies. Un tad tas obsesīvi kompulsīvais mūsos iekšā visu laiku liek paskatīties tajā ekrānā. Bet pētījums, arī kolēģu profesors Sebris un profesors Miltuzes pētījums liecina, ka šī spēja noturēt uzmanību tehnoloģiju izmantošanas dēļ mazāka ir skolēniem ar uzmanības deficīta sindromu saucamo. Ja? Tāpat problemātiska ir tehnoloģija izmantošana skolā tiem skolēniem, kuriem jau ir problemātiski tehnoloģija izmantošanas paradumi. Es ļoti priecājos par Kārļa šo te domu par tehnoloģiju izmantošanas paradumiem mājās, jo tas ir tas, ko pētu es. Un mēs tieši, es viņam pilnīgi 100% piekrītu, mēs savu ikdienu, savu atpūtu esam pazaudējuši tehnoloģijās, bet tā kā paši mainīties negribam, mēs drošības labad tad disciplinēsim skolu. Ja? Un trešais pētījums, ko es vēl gribu teikt par plusiem, tad Somijā veikti pētījumi liecina, ka tehnoloģija izmantošana īpaši mācību procesā palīdz skolēniem, kuriem ir augsta motivācija, kuriem ir augsti mācību sasniegumi, un kā Somijas kolēģi teica, un tiem, kuriem ir tie zemie mācību sasniegumi, viņiem vismaz ir interesantāk, ja, šīs tehnoloģijas izmantojot mācību stundā. Un jāsaka tā, ka šobrīd mēs esam Latvijā vērsušies pret mobīlo ierīču izmantošanu skolā, un ziniet, kolēģi, aizliekšana ir attiecībā pret tehnoloģijām un izglītību ir tāda sena tradīcija visā pasaulē. Mēs gribējām aizliegt grāmatas, kurām nebija pietiekami morāls saturs. Mēs gribējām aizliegt lodīšu pildspalvu izmantošanu, ko tik mēs, jūs pieminējāt kalkulātoru, kas bija aizliegts, jo ir tā ienāk inovācija. Inovācija pieaugušiem cilvēkam ļoti patīk izmantot īpaši ikdienā, paskatieties, kā mēs tehnoloģijas ikdienā ielaidām bez nekādas analīzes, refleksijas, vienkārši pirkām pirkšanas pēc, izmantojām izmantošanas pēc, bet ja ir runa par bērniem, tad mēs to efektu tā 100% vēl nezinām, drošības labad aizliegsim.
Arī kinematogrāfu. Mēs pat Latvijā 20. gados vienu brīdi nepilngadīgiem cilvēkiem nebija pieļaujams apmeklēt kino. Tas gan bija ļoti īsu brīdi, pēc tam aizliedz līdz 6 gadiem bērniem iet uz kino. Ja? Bet būtībā mums šis te aizliegšanas tradīcija ir, bet tā jau nav tikai Latvijā, ja? Tā vispār ir tāda sena tradīcija. Bet atkal pētījumi liecina, starp citu, Zviedrijas izglītības sistēmā 2016. gadā mobilo tehnoloģiju izmantošana uz brīdi tika aizliegta, un rezultāti bija tādi, ka nekas dišs nemainījās. Jo to arī mūsu kolēģis psiholoģis teica, ka pētījumi liecina, ka aizliegšana rada pretēju efektu. Vēlmi izmantot ar vien vairāk. Es bez visiem pētījumiem, kā izglītības filosofs, jums teikšu, atcerieties, Ādamam un Ievai bija tikai viens aizliegums. Pie kā tas noveda. Ja? Un būtībā ļoti labi darbojas stingri, konsekventi, Kārli piekrītu, noteikumi. Un šie te noteikumu ievērošana prasa gan no vecākiem, gan no skolotājiem sadarbību un atbildīgu rīcību. Un man ir aizdomas, ka šī te problēma, kas Latvijā šobrīd aktualizējusies ar to mobilo ierīču izmantošanas aizliegumu, ir kārtējais piemērs tam, ka mums ir nesakārtotība vai tāds mulsums vecāku un skolas sadarbībā. Mēs īsti nesaprotam, kur sākas viena atbildība un kur beidzas otras puses atbildība. Un rezultāts ir tāds, ja, mēs mēģinām kaut kā disciplinēt skolu, lai disciplinētu bērnus. Bet, ko nozīmē aizliegt? Aizliegt nozīmē, ja mēs gribam konsekventi, kā Kārlis teica, kaut ko aizliegt, mums momentā sāksies izņēmumi. Mums sāksies izņēmumi ar bērniem ar īpašām vajadzībām, ar iekļaušanu, kuriem būs tas pats bērns ar diabētu klasē. Ja? Tāpat šis te mobilā ierīce ir nepieciešama, lai tiktu skolā iespējams, lai samaksātu par kaut ko, ja, jo tur ir kredītkarte iekšā un tā tālāk. Un mēs ļoti labi, man draudzene ir stāstījusi, visiem bērniem ir līdzi viņas meitas klasē 2 telefoni. Viens tiek ielikts kastītē, un otrs tiek turēts kaujas gatavībā turpat blakus. Bet atkal pasaulē ļoti daudzveidīga pieredze ir, piemēram, Vācijā pietiekami daudz pavalstis, kurās nav interneta skolās. Ir intranets. Tātad sociālos tīklus izmantot vienkārši fiziski nav iespējams. Tad nav jāņem nost tas telefons nekādi. Jo telefonā tad var izmantot telefonu mācību vajadzībām, var sazvanīt vecākus, jā, iespējams, starpbrīdī, bet kas notiek ar to bērnu, kuram ir tas diabēts un kuram insulīna līmenis telefonā rādās, to es jau jums nemāku atbildēt. Tur man prātiņš pa īsu. Ja? Bet, ja mēs noņemam telefonus, tad mēs ekipējam skolu ar planšetēm, kurās nav sociālie tīkli, un tad šīs planšetes mēs izmantojam mācību vajadzībām. Jo būtībā jau stāsts ir par ko mūsu gadījumā? Stāsts ir par neadekvātiem tehnoloģiju izmantošanas paradumiem, par neatbilstošiem tehnoloģiju izmantošanas paradumiem skolā. Ja? Un kur veidojas paradumi? Mājās. Vēl mazliet par to pasaules pieredzi. Mums patīk izvilkt kādus gadījumus, un tad visu laiku arī uz tiem atsaukties. Piemēram, tagad ir modē atsaukties uz Franciju, kur aizliedz tos telefonus skolā. Tad mums, protams, patīk teikt, ka mēs jau zinām tos tehnoloģiju radītājus. Viņi saviem bērniem aizliedz lietot tehnoloģijas. Vienkārši, varbūt tur ir kāds komentārs.
To, ka tehnoloģija radītāji aizliedz saviem bērniem, kurš pētījums to pierāda? Ja? Tas ir atkal cilvēku reaģēšana uz sociālos tīklos, izlasītu kaut ko. Tāpat pirms dažām nedēļām es redzēju ļoti jūsmīgu atsauci uz šo Zviedrijas lēmumu, kurš ir noticis pirms 7 gadiem, un konsekvences mēs jau esam, tā teikt, redzējuši. Ja? Pilnīgi taisnība Kārlim, kad viņš saka, ka pieaugušam cilvēkam tās tehnoloģijas jau būs jāmāk izmantot. Un es pilnīgi piekrītu, ka noteikumiem ir jābūt. Ja? Un ir valstis, tā kā Kārlis izvēlās, viņa skola izvēlās būt tehnoloģijām atvērta skola, un viņi īsteno tehnoloģiju bagātinātu mācīšanos. Tāpat ir kāda skola, kur varētu izvēlēties, rīkoties pilnīgi pretēji, un neviens jau to viņiem nav liedzis, ja? Un tad tā ir vecāku izvēle attiecīgi. Šobrīd mākslīgā intelekta invāzijas kontekstā ir maz pētījumu, drīzāk ir tādi spriedelējumi par to, kas nu tagad būs. Augstākās izglītības sistēmas pasaulē viena pēc otras nāk klajā ar paziņojumiem, ka mēs esam par, bet tikai jāsaprot, kā. Ja, to mākslīgo intelektu izmantot. Bet viena no tēzēm skan tā, ka mākslīgā intelekta invāzijas rezultātā mums būs jāatgriežas pie rakstīšanas ar roku, pie mutiskajiem eksāmeniem un tā tālāk. Tas ir viens segments un viena tēze, un tad tā problēma ir tā, ka šobrīd ir izaugusi paudze, kas neprot rakstīt ar roku. Man ļoti patika viena ASV komiķa, vārdu neatceros, viņai bija tāds jociņš, ko es arī, protams, Facebookā noskatījos, kas ir raksturīgs šī brīža bērniem un jauniešiem, ja, tā saucamai Z paudzei, tas, ka viņi neprot rakstīt ar roku. Un viņi saka tā, un tajā brīdī, ka viņi pārņems pasauli, mēs to pasauli ātri dabūsim atpakaļ, jo mēs to plānu, kā mēs to pasauli dabūsim atpakaļ, vienkārši uzrakstīsim ar roku, un viņi nepratīs izlasīt. Ja. Es neapgalvoju, ka tehnoloģiju izmantošana skolā ir bez riskiem. Nenoliedzami riski ir, bet problēma ir tā, ka mēs nevis mācāmies, kā to darīt jēgpilni, bet drošības labad mēģinam aizliegt. Kā mēs to esam ieraduši jau vairākus gadsimtus. Ja. Un Francijas piemērs. Mēs teorijā ir tāds tehnoloģiju pieņemšanas modelis, tehnoloģiju akceptēšanas modelis, tāda teorija, un tur ir viena doma par to, ka viss ir saistīts ar kontekstiem. Un jautājums, kāda iemesla dēļ Francijā tas ir aizliegts, un jautājums. Es tādu pētījumu neesmu redzējis, ka viņi neizmanto. Ja? Bet varbūt tie ir politiskie, ģeopolitiskie, varbūt etniskais konflikts kaut kāds, varbūt reliģiskais konflikts. No otras puses, es jums saku, es esmu redzējis pētījumus par Vāciju. Tehnoloģijas tiek izmantotas. Skolotājs mājās vakarā ieiet, izvēlās mācību materiālus digitālos. Atnākot uz skolu, viņam jau tajā intranetā tie materiāli ir atnākuši un tiek īstenot tehnoloģiju bagātināta mācīšanās sociālajiem tīkliem netraucējot. Tas ir viss atkarīgs no sistēmas, kādu mēs izveidojam. Jā, es labprāt parunātu arī par jau vēl precīzāk par risinājumiem. Risinājumi vairāk ir izskanējuši, bet tas, ko es vēl gribēju jautāt Kārlim, kā tas ir skolā, kā skolotājiem, cik viegli, grūti ir patiesībā integrēt jēgpilni tehnoloģijas. Tas paņem arī kaut kādu gatavošanos, pārējais kaut kādu posmu. Vienmēr jau, kā jau mēs zinām, tad īstā laikā kaut kas varbūt tur nestrādā, tev atkal jātiek pār šiem izaicinājumiem. Kā jums gāja un kā jums tagad varbūt? Es domāju, ka Covid attālinātais mācību laiks jau parādīja, ka tās skolas, kas jau ir laicīgi sākuši lietot dažādus digitālos rīkus,
nonākot šajā X stundā, nebija nekādu problēmu. Problēma varbūt bija tehniskais nodrošinājums fiziski, lai nodrošinātu šīs hibrīdu stundas, kas varbūt bija izaicinošāk un tiešām mainīt to darbu formu, kāds ir ar daļu klases būt tev, ar daļu klases būt attālināti. Bet tie kolēģi, kas bija sākuši strādāt gan ar klaskiku un visiem citiem rīkiem, nebija nekādas problēmas. Bet tā jau ir ikdiena. Ja skolas, kuras pēkšņi nonāca un tagad, mums tās tehnoloģijas tagad ir jāsāk lietot, protams, tur ir nepieciešams krietnes laiks, lai ieskrietos, lai mainītu savus paradigmas un visu, ko mēs darām no jauna, tā skaitā skolu 20-30 izstrādāt stundu, neprasa normāli pieeju, apsēžos un daru, bet ir 4 stundas, kas prasa daudz vairāk laiku, un tajā brīdī tas prasa man daudz vairāk laiku, man tas kaitina, man tas raisa dusmas un liekas, priekš kam, es taču varēju darīt visu pa vecam, tā kā man sanāk. Un tad ir šī neapmierinātība. Bet šobrīd ir tik daudz dažādu atbalsta instrumentu, tā skaitā latviski, ko piedāvā gan izdevēji, gan dažādi citi autori, kurus var lietot un ir gatavs lietošanai. Pēc skolotājiem, un man liekas, ka arī universitāte nodrošina ļoti daudz pedagogu dažādas profesionālās pilnveidas kursus, kuros māca šos rīkus. Un faktiski, es teiktu, ka kolēģiem ir jāgrib pieliekties un paņemt un lietot. Vai vismaz iegooglēt un pameklēt, kāda šie rīki ir. Tā pati ministrijas piedāvātā mape, kurā arī ir jau ietverta virkne rīku, kurus var lietot. Tas, ko mēs redzam mūsu puses datos, protams, Covid laiks bija pīķis uzreiz. Platformas Soma lietojums pieaug ļoti strauji. Bet tas, kas ir iepriecinošie fakti, ka apmeklējums un materiālu lietošana turpina pieaugt. Jau šogad ir vairāk kā 4 miljonu jau skatījumu, vairāk kā 9 miljonu testa atbilžu iesniegti. Jau platforma 2 mēnešu laikā jau tuvu pie 120,000 skolēnu lietojuši, tuvu pie 13,000 skolotāju. Un tas, kas vēl ir svarīgi, ka ja mēs laiku salīdzinām arī ar datus ar pagājušo gadu, skaits pieaug un skaits pieaug būtiski. Līdz ar to skolotāji ir apguvuši, skolēni ir apguvuši, un viņi tiešām lieto mācību procesā. Un arī mēs šobrīd esam uzlabojuši Somas funkcionalitāti, un lai to izdarītu, veicām ļoti daudz intervijas gan ar skolēniem, gan ar skolotājiem. Un, tie ieteikumi bija ļoti tādi pamatot tiešām tā, lai uzlabotu funkcionalitāti, lai strādātu pēc būtības, un tad arī ieviesam gan vizuāli, lai ir patīkamāk un vieglāk lietot, gan arī funkcionalitāti. Tā kā dati rāda, ka skolotāji tiešām arī lieto un arvien vairāk. Tas, kas varbūt satrauc, un no tāda skolas direktora viedokļa, ka šie resursi ir dažādi, viņi nav konsolidēti. Jā. Un, ja mēs runājam par budžeta efektīvu izmantošanu, viņas tur nav. Jo no direktora viedokļa mēs maksājam lielvārds Soma LV, tad ir kaut kāda daļa satura, kas atrodas zvaigznes māconī, tad ir digitālās darba lapas, kas ir no uzdevuma LV, un tad, kad mēs saliekam pie katra 8 eiro, tad skolēnam izdalītā nauda no valsts budžeta jau ir beigusies. No otras puses, ja būtu šie konsolidētie resursi, tajā ir milzīga jauda, jo mēs kā skola izmantojam drukātus mācību līdzekļus aptuveni 15-20%. Tas nozīmē, ka skolēnam ir viegla soma, viņam nav vairs smagā soma, kur ir jāstiep līdzi, jānēsā grāmatas. Un kas ir vēl būtiski, kad ir viss mācības saturs gan uz leju, tātad uz zemāku izglītības pakāpi, gan uz augstāku. Jo viena no lietām, ko mēs strādājam, mēs mēģinām dažādās klašu grupās laiku pa laikam diagnosticēt mācību plaisas. Un tad, kad šī plaisa ir, piemēram, 9. klases skolniekam no 7. klases viela, viņam nav jāiet uz bibliotēku, viņš droši uzšķir tēmu vai iegooglē, un te ir tas saturs, un es varu mācīties. Un tās vietas, kur vēl ir šīs digitālās pamācības, izmantojot dažādas līdzekļus, izcili, tev nav jāmeklē privāts skolotājs. Vienkārši klausies, lēni savā garā, mēģini saprast, kas ir. Varbūt tad mēs varam jau par tādiem praktiskiem ieteikumiem, tad kā panākt, lai tam skolēnam ir viegla soma. Tad viens ir, mēs dzirdējam, resursi ir digitāli, varbūt pat pārāk jau plaši. Kā panākt, ka skolotāji tiešām pāriet un lieto šīs tehnoloģijas, un tas rezultējās gan vieglā somā, gan arī skolēnu prasmēs un zināšanās, tad arī atrasti tev vajag cita gada vai cita priekšmeta viela, es zinu, kur meklēt un kā to lietot. Kā jau ar jebkuru paradumu maiņu, patiesībā notiek ārkārtīgi lēni.
Un, lai kāds paradums mainītos, man ir, es teiktu, burtiski jāsagaršo tie bonusi, tie ieguvumi. Un šajā gadījumā no skolotāja puses tas būtu laiks, ko es pavadu gatavojoties mācību materiāliem. Un ja vēl būtu platforma, kurā skolotāji savstarpēji efektīvi dalās ar zināmas kvalitātes materiāliem, kurus mēs varam, kurā ir jau iebūvēti kahūti un vēl atgriezniskās saites sniegšanai, tad mēs ieguldām mazāk laika stundas sagatavošanai. Es ātrāk varu skolniekam iedot atgrieznisko saiti. Ja vēl dati migrējās uz ēkles, vispār super, man nekas divkārši nav jāliek. Tie sīkie iegūmi, kas man iedod atbildes jautājumu, kāpēc man to darīt. Es, protams, varu darīt pa vecam, bet tad nesūdzieties, ka jūs 4 stundas istabā raudat gatavojot stundu, jo tā ir jūsu izvēle. Bet resurs šeit ir iedots. Tad skolotājiem izjust to, ka tas efektivizē laiku, ietaupa laiku, darba efektivizē ātrāk, vieglāk pārnest, izplānot. Tā praktiskā, tas ir teorētiskais koncepts. Praktiskā darbība tā ir darbs uz skolas komandām, kurās tiešām vai izdevniecības vai metodiskie centri soli pa solim ar skolotāju kopā dara. Jo populārākais skolotāju vidū ir teikums, es to jau daru, es šito jau zinu, un tad, kad viņš nonāk pie tā, viņš apsēžas tā. Kam es tagad zvanīšu, kā tur bija tas? Un, protams, ka tajā brīdī nevienam vairs negribās ne zvanīt, ne prasīt, un es labāk šoreiz to nedaru. Labāk pa vecam. Jā, tāpēc ir tiešām saņemties un kopā darīšana iedod arī to uzticēšanos, kas ir ļoti būtiski. Es zinu, es varu pazvanīt Zandai, ar kuru mēs kopā darījām, un viņi nedomās, ka esmu muļķis, jo mēs kopā to mācījāmies un viens otru varam atbalstīt. Tas ir skolotāju pusē ieraudzīt to ieguvumu, kā skolēniem parādīt to viņu ieguvumu. Skolēnam, es domāju, ka uz tām tehnoloģijām viņš pat nebūtu tik daudz jāmudina, jo šī digitālā paudze, viņi jau dzīvo ar jautājumu, kāpēc, un tas galvenais jautājums, es atceros, ka teikšu, kādu kaifu es no tā dabūšu. Un te tieši, vai es to izdaru ātrāk, vai man tas ir interesantāk, vai tas ir saistošāk, un šī ieinteresēšana, iegremdēšanās, mācīšanās jau ir viens no tām atslēgām, par ko īpaši runāja faktiski 5-7 gadus atpakaļ arī īpaši betu tehnoloģiju izstādē, kur savu slavu zenīti piedzīvoja virtuālā realitāte. Kur fokus bija mācīšanās iedziļinoties, bet caur to, ka es piedzīvoju. Vai no tā ir liela atdeve, noskatoties klasisku filmu par zemūdens pasauli? Varbūt, bet es teiktu, ka, principā nostāties uz televizoru un efekts ir tas pats. Bet, ja mēs šo virtuālo realitātes situāciju pārnesam uz dažādu situāciju modelēšanu, un mēs redzējām vienā projektā, kur, piemēram, domājot par ļoti aktuālu tēmu vardarbību skolā, mobbings un bulings, kur skolēnam ir iespējas ar virtuālo realitāti sajusties upura lomā, kā tas ir, kad mani klases biedrs apceļ vai dusmīgs vecāks uz mani kliedz, sajusties, kā es esmu, kad, viņš nesko teica, pasīvais aktors, proti tas, kas ir... Kā tu biji? Blakus stāvētājs. Blakus stāvošais aktors, kurš ir šis novērotājs uz situāciju, kā es jūtos un kāda ir būt tie rīcības modeļi. Tajā brūtī es ar savu burtisku sajūtu, un tam ir jēga. Un līdz ar to šie resursi tiek veidot nevis es kā skatītājs, bet es kā dalībnieks. Tam ir pilnīgi cits efekts, un šādu efektu, noskatoties klasisku filmu vai skolotājas prediķi priekšā, mēs nevaram dabūt. Jo notiek tas iekšējais līdzpārdzīvojums. Tas faktiski tas, ko mēs gribam ar šo piemēru, tad varbūt tas pārpratums ir, ka ir tā plakne vienkārši, kurā mēs scrollējam, bet patiesībā tehnoloģijas jau nav tikai, ka tu scrollē sociālos tīklus, bet tas paplašina, tas iesaist vēl vairāk emocijas, izjūtas. Jā, jo tā, ka mēs runājam par to scrollēšanu, tad ir tā dusmiņš, tur vienkārši tur... Bet tur jau tā lieta, ka kad es scrollēju telefonu, tad, kad es pasīvi klausos. Tātad frontālā runājošā galva klases priekšā, auditorijas priekšā, rada man to izjūtu, ka man jāpaskatās, kas tajā telefonā ir. Bet atbildot uz tavu jautājumu par to, kas būtu jādara, mani padoma atkal ir tikai no teorijām. Ja mēs tad varam, tad jūs saliekat ar teorijas praksi. Jā, mēs tā saliekam kopā. Es nekad to esmu pierakstu. Tātad viena tēze ir, ka faktiski
pretenzijas izglītības sistēmām pret tehnoloģiju izmantošanu klasē nav par mācīšanās efektivitāti, bet par disciplīnu un uzmanības noturēšanu. Tātad būtībā šeit nav filma vispār, nav stāsts par to, ka būtu kaitīgi izmantot tehnoloģijas, un pētījumi par to liecina, ka būtu kaitīgi izmantot tehnoloģijas mācību sasniegumu veicināšanai. Protams, dažādi tur tie starptautiskie pētījumi arī saka, ka nevar redzēt būtisku atšķirību tādā vidējā kaut kādā pratībā, valstīs, kas tās tehnoloģijas izmanto aktīvāk, un valstīs, kuras izmanto mazāk aktīvi, bet varbūt par šo nav stāsts nemaz. Varbūt stāsts ir par to, ka mēs tos mācības mērķus varam sasniegt dažādi. Varam īpaši likt akcentu uz tehnoloģijām, varam mazāk likt akcentu uz tehnoloģijām. Bet tas, ko es gribu teikt, pirmā tēze, stāsts ir par disciplīnu. Un es varbūt pielikšu uzreiz klāt. Tas, kas mums parādījās ļoti interesanti, man šis jautājums likās ārkārtīgi sāpīgs. Pagājušā gada skolotāja balss aptaujā pie vairākiem jautājumiem. Tā kā tu pajautā no dažādām pusēm, parādījās disciplīnas jautājums. Mēs netiekam galā. Mēs nevaram sadarboties ar vecākiem, kas bija jau pirms tam aktualizējis jautājums, vai šī sadarbība mēs neskatāmies vienā virzienā, mēs nevaram kopīgi atrisināt. Un tas man likās ļoti kliedzoši šie komentāri. Mēs tieši šo nejautājam, bet caur komentāriem dažādos jautājumos šis te aktualizēs. Jā. Un pie šī mums Latvijā vajadzētu sākt nopietni strādāt. Kur es tieku publiski izteikties, es saku, ka mēs vecākus nedrīkstam pārāk... Vecākiem ir jāsaprot, kur beidzas viņu kompetence un kur sākas skolas kompetence, un skolai tas ir jāsaprot. Un mums pagājušajā nedēļā fakultātei bija 40 gadu jubileja, mums bija tāds neliels diskusiju festivāls, un vēstures skolotājs Edgars Bērziņš teica, ka Latvijas sabiedrības problēma ir tā, ka mēs nesaprotam, ka izglītība nav skolēniem, nav vecākiem, nav skolai, bet sabiedrībai. Ja? Un ka mums kopumā vajadzētu to skatīties. Ja? Bet otra tēze par to teoriju, ko darīt, ir tāda, ka viena no pārmaiņu teorijām saka, ka pārmaiņas iestājas tad, kad veiksmju daudzums pārsniedz neveiksmju daudzumu. Un veiksmju stāsti, veiksmju gadījumi ir jāvairo. Un tad, kad skolotāji, vecāki un skolēni saskatīs, kā Kārlis saka, darbojas, skolotājs redzēs, ka viņš ir ietaupījis laiku, skolēns redzēs, ka viņš ir to kaifu noķēris, ja, un ka rezultāti ir sasniegti. Savukārt vecāki redzēs, ka bērns priecīgs iet uz skolu, ja, un tad arī mūsu attieksme mainīsies. Trešā teorija par to, ko mums darīt, saistās ar tādu it kā sen pazīstamu jēdzienu izglītības zinātnēs, kā eksperimentēšana. Un mēs Latvijā, ziniet, ar ko slimojam kā maza nācija? Ar labo prakses piemēru vākšanu. Mums tas labais, es jau neesmu ne par grasu labāk. Es tik saku, Somijā, Vācijā, ja? Bet mums ir jāpārstāj vākt labās prakses piemērus, jo, kas attiecās uz tehnoloģiju izmantošanu, to piemēru nav tik daudz, jo joma ir jauna, dinamiska un nemitīgi attīstās. Eksperimentēšana skolotājiem kopā, izmēģinam, skatāmies, kas notiek. Labzemes Lietišķo zinātņu universitātē mums stāstīja, labās prakses piemērs, mums stāstīja, ka docētājiem, ja, mācībspēkiem visiem, tika uzdots eksperimentēt un reizi nedēļā sanākt kopā un apmainīties ar viedokļiem tieši digitalizācijas projektu ietvaros, apmainīties ar viedokļiem, kas izdevās, kas neizdevās. Un to, kas izdevās, tad attiecīgi mēģināt tālāk. Un tātad eksperimentēšana, un eksperimentējot, mēs drīzāk nonāksim pie tām pārmaiņām, jo tad mēs būsim fiksējuši to veiksmju
daudzumu, skaitu, faktorus un tā tālāk. Ja. Tas, protams, ir teorētiski, bet no otras puses ļoti vienkārši. Es varbūt gribēju piemēru minēt, mums vēl viena tāda joma, ko vienmēr aizliedz, kolas un bulciņas skolā un tā tālāk. Es neizteikšu viedokli par to, bet mums bija arī tā pieredze, ka tad, kad mēs aizliedzām iet uz veikalu, tie bērni no Dievs viņiem izdomāja visādas stratēģijas, un viņi, protams, tika uz to veikalu, un tieši viņiem bija pilnīgi vajag obligāti tos čipšus, un vajag tās kolas, un pilnīgi no ārprāts. Un tad tas, ko mēs eksperimentējām, mēs īstenībā atļāvām viņiem iet uz veikalu. Mums bija vienošanās, kas ir kurā vecuma posmā, protams, arī par to drošību, kas tur satiksme un tā. Un arī vienošanās, kāpēc un ko mēs drīkstam skolā nest, kā tas ietekmē pārējo vidi, ko darīt, kā darīt. Un mēs pielikām šo elementu. Tā raušanās uz veikalu krietni samazinājās, tā kolas vajadzība, čipša vajadzība krietni samazinājās. Pēkšņi viņi sāka iegādāties salātiņus, ja, un tādas lietas vienkārši normāli paēst, jo cilvēkam gribās īstenībā normāli paēst. Un, protams, ka mēs nerunājam par ideālu punktu. Jā, tagad viņi ēdīs tikai burkānus un svaigu gurķi un veikalā neko citu nepirks. Protams, ka tur visu laiku tā pielāgošanās, tā saruna, bet tas, kas bija pārsteigums, ka tieši pretēji rīkojoties, iedodot brīvību un nospraužot robežu un konsekventi pie tām noturoties, efekts bija cits, bet tas bija caur eksperimentu. Tikpat labi viņš varēja arī izgāzties. Jā, un varbūt citas skolas kontekstā, citā situācijā šis neizdotos, un viņam būtu jāpieņem citi lēmumi. Bet vienkārši stāsts par to, ka iespējams pat skolai no skolas tie risinājumi atšķiras. Tas arī par tām labām praksēm. Tā arī ir tāda viena modes lieta. Arī braukāt pa Latviju, vajag mācīties no labiem piemēriem. Bet tu nevari pārņemt viens pret vienu, jo tavā situācijā, tavā skolas izmērā, tavā novadā, tavā izvietojumā, tavu klašu komplektu, taviem skolotājiem ir risinājumi, kuri būs jāpielāgo. Tā kā jā. Es varu trīs komentārus. Kas par to eksperimentēšanu, tā pirmā lieta, ka mums ir vēl tieksme, mēs paprovējam, un mēs nesagaidām, kamēr raža izaug, un mēs jau izravējam. Un mēs palasam kādu OECD pētījumu, kurš bijis pirms 5 gadiem, reku rezultātu nav, reku Igauņiem ir, šito griežam ārā, šitas nestrādā. Izglītībā ņemam nākamo eksperimentu. Izglītībā pārmaiņas nekad nenotiek ātras. 5 gadi, ja mēs ieraugam rezultāti, jau ir labi. Bet tās īstās mēs ieraudzīsim pēc 10. Tā ir pirmā lieta, kas ir jāliek. Es varbūt varu te papildināt, parasti ir vēl kritums, kas ir tas, ka brīdī, kad raujā. Jā, mēs ieraugam, nav mūsu sagaidītais rezultāts, mūsu gaids bija lielāks, viss ravējam ārā, nepaspēja procesu nemaz sāk dīgt un to ražu ieraudzīt. Otrā lieta ir, kad no vadības instrumentiem, arī tur skolu vadībām ir instrumenti, ir jautājums par fokusu, ko es gribu. Ir saucamais direktora fonds, ar kur arī mērķiecīgi var ieguldīt. Savulaik mēs esam veidojuši gradātu atalgojumu, kur tie skolotāji, kur lieto, pēc noteiktiem parametriem, aktīvi lietot tehnoloģijas vai atkal tādā grantu veidā, ievieš OneNote vai vēl konkrētus digitālas aktivitātes, par to saņem papildus piemaksu, jo jā, tas ir papildus darbs. Bet tas ir skolas vadības jautājums, kas ir mūsu fokus, kas ir mūsu prioritāte. Es varu par šo pajautāt, uzreiz piekabinot jautājumu. Kā noteikt, ka tehnoloģija tiek lietota jēgpilni? Es esmu redzējis stundas, vērojis, ka tas, ko skolotāji izdara, ka viņiem ir pāru darbs, grupu darbs, individuālais darbs, tad ir vēl vienkārši, ka viņi, ja jau man prasa, tad es lietoju, tad man ir gan prezentācija, gan Kahoot, man ir viss. Kā saprast, ka nevis vienkārši ieviešanas pēc, lai man piemaksā, tad vēl klāt naudiņu, bet ir pēc būtības. Es teiktu, ka tā pirmā lieta, kas droši vien varētu raksturot, ir interakcija. Un visbiežāk arī kā akreditācijas ekspertam vērojot stundas, ir tabula, kurā tiek lietots tehnoloģija. Tad daļa eksperts pievelk ķeksīti, bija ekrāna projektors ieslēgts, tehnoloģijas tiek lietotas, bet principā tur nav nozīmes, vai tā bija kodoskopa, plēve, televizors vai interaktīvais ekrāns. Ja ir kaut kāda miedarbība, tad tie, ka skolēns var sniegt atgrieznisko saiti, miedarboties ar klasi, tas ir tikai vienkāršākais. Bet mēs redzam, ka tur notiek apzināts process ar tām tehnoloģijām. Tad jā, viņš ir jēgpilns. Un tā ir tikai viena pazīme. Un to vērojot stundas var redzēt. Un es pieļauju, ka pat ļoti vienkārši var izveidot arī snieguma līmeņa aprakstu. Es neesmu skatījies, vai Dats Namsons
piedāvātajā viņi runājas par tehnoloģiju lietojumu, bet tas droši vien, ka būtu jūs kā digitālo karogu nesēju tāds uzdevums, kā raksturot, kā tad izskatās klase, kurā tiešām tehnoloģijas tiek lietotas ar jēgu, piecinieku sistēmā, un kas ir tas, kurā mēs tad nelietojam vai lietojam vāji. Un faktiski šāds atskaites instruments, un līdzīgi ir izveidojuši arī Igauņi, palīdz skolotājiem novērtēt savu digitālo pratību attiecībā uz ikdienas mācību procesu. Nevis vispār, kā es protu lietot, bet ikdienas mācību procesā. Un šeit tad faktiski arī var veidot jau tādu skolotājiem profesionālas pilnveids radaru, kur ir manas zināšanas par didaktiku, manas zināšanas par mācību procesu diferenciāciju, manas prasmes jēgpilni lietot tehnoloģijas. Un tad es to savu sniegumu varu novērtēt un pret sniegumu līmeņa aprakstu precīzi saprast, kas ir tā darbība, kas man ir jādara. Un tas Kerolda Dveka izaugsmes domāšana. Es daru šito, kas ir tas mazais gabaliņš, nevis uzreiz uz 5, bet kā man no savu 3 tikt uz 3,5 uz 4. Tad tas ir vēl viens, un trešā lieta ir tad, kad mēs tiekam pie jaudīga skolotāja, kurš tic un mīl to, ko dara. Šajā gadījumā paņemsim fokusā tehnoloģijas. Viņš spēj iedvesmot jauniešus, un jaunietis ir tas, kas kļūst par pārmaiņu pieprasītāju. Viņš aiziet pie skolotāja Sannas, un tur ir šī jaunā vide, jaunā pieeja, un pēkšņi skolotāja Baiba, kur dara visu pa veco. Un jaunietis ir tas, kas saka, reku mums bija tur, un tad, kad skolotāja Baiba, lai piedod man visas Baibas, tas ir tikai izdomāts piemērs, ierauga, ka pie skolotāja Sannas strādā, tad rodās tas jautājums, kā tu to izdarīji, vai tu man vari pamācīt. Un līdz ko tā vilkme, nāk restīvs spiediens no skolnieku un vilkme skolotājiem pašam gribēt, tā ir tā ideālā sinerģija. Un tas ir tās veiksmes brīdis, kad aiziet. Man vēl viens ierosinājums, bet es nezinu, vai tas tiešām izpildās visur. Tas, ko es pieredzēju, ja mēs skolas kolektīvā ar skolotājiem lietojam mūsu apmācībās, mūsu tikšanās reizēs, mūsu kopējā komunikācijā rīkus, viņiem ir tas veiksmes stāsts, viņi saprot, šis ātri un ērti. Es atceros tas mirklis, kad saprata Google dokumentu to burvību, ka visi vienlaicīgi izrādās var papildināt. Un tajā brīdī tas bija viens mirklis, ka viņi sāka dot uzreiz skolēniem, jo viņi saprata, ka šis ļoti labi strādā. Tā kā šobrīd jau ir daudz dažādas platformas, kur to var darīt, bet vienkārši tā ideja tāda, mēs paši lietojam, mēs saprotam, šis atvieglo mūsu darbu, tas ir ātri, viegli, ērti. Tas ceļš līdz skolēnam būtiski saīsinās. Jā, droši vien tas mazais padomiņš, ko liktēja uz auss, tad, kad skolotājiem ir profesionālās pilnveides kursi, tad nevis stāstīt par to, kā to lieto, kas ļoti bieži notiek. Atnāk lektors un frontāli stāst par to, kā to vajadzētu lietot un kāda ir vispārējie koncepti. Bet kopīgi darīt, ļaujot tam skolotājiem sagaršot. Tad, kad viņš piedzīvo, šitā ir interesanti, šitā ko es ātri dabūnu refleksiju, es arī varu gribēt lietot, bet kamēr man vienkārši pastāst par to, nebūs. Klausoties, Kārlī, man arī tagad jau ir 2 tēzes. Pirmā, sāksim ar otro tēzi. Mums šobrīd ir pētījums kopā ar Vidzemes augstskolu, kur mēs Pedagoģijas zinātniskais institūts, Latvijas Universitātes un Vidzemes augstskolu pētam skolas kultūru un tieši skolas zinātnisko kultūru. Un viens no mūsu šī brīža tādiem kā starprezultātiem vai tām tēzēm, pie kā mēs esam nonākuši, ir saistīts ar skolotāju tālāk izglītību Latvijā, ka patiesībā skolotāju tālāk izglītībā trūkst, lai man piedod ministrija un visi atbildīgie, trūkst sistēmiskuma un mēs piedāvājam skolotājiem Ošo un Zorgusu un Uģi Kuģi un Rubeni kā iedvesmotāju paaicinam 1. septembrī, ja? Bet būtībā tur tā būtu vieta, kur fiksēt nozares vajadzības un veidot tādu sistēmisku piedāvājumu skolotājiem un tieši arī tehnoloģiju izmantošanā. Otra tēze, es atgriežos pie vecāku jautājuma un atgriežos pie šī te mobilo tehnoloģiju aizliekšanas prasības, kas šobrīd ir sabiedrībā. Jūs saprotat, ka tie vecāki jau nezin, kāda ir pētījuma rezultāti, kāda ir situācija, ko tad viņiem darīt, jo tā kā reiz ir joma, kurā mēs nevaram
un paņemt piemērus no iepriekšējām paudzēm, no saviem vecākiem un tā tālāk. Un Eiropas komisija jau nemaldos gads kāds 2017. Nāca klajā ar paziņojumu, ir tādas kosta akcijas. Kosta akcijas ir Eiropas starptautiskie pētnieku tīkli. Un es biju iesaistīta kosta akcijā par maziem bērniem un digitālajām tehnoloģijām. Mēs tur veicām pētījumu, kur bija 21 valsts, un arī mēs bijām iekšā. Bet, var sakot, tās kosta akcijas noslēgumā Eiropas komisija nāca klajā ar paziņojumu, ka vecākiem ir jākļūst par izglītības jomas mērķa auditoriju. Ka mums, cilvēku valodā runājot, vecākiem ir jāmācās. Un tad uzdeva jautājumu valstīm, kā mēs tos vecākus varētu iesaistīt. Vācieši saka caur draudzēm, Bavārija, ja? Un mēs un Skandināvi, mēs ļoti vērām sakam, mums ir pirmskolas izglītības tīkls, ja? kurā varētu sākt. Ja mums tur toreiz bija runa par mazajiem, ja? Pirmskolas vecumu. Bet patiesībā Latvijā jau ir vairākas skolas, un mēs droši vien ievērojot datu regulu nevienu īpaši neizcelsim un vārdā nesauksim, bet es zinu Latvijā skolas, kur jaunie skolu direktori ir nonākuši, es nezinu, Kārlis varbūt arī, pie tā, ka ir skolotāju un vecāku skola kopīga, kur skolotāji kopā ar vecākiem mācās. Un tas arī būtu ļoti svarīgi. Ir loģiski, ka mēs baidāmies no kā? Mēs baidāmies no nezināmā un nesaprotamā. Ja mēs sapratīsim ieguvumus un sapratīsim, ko mums darīt, iespējams mūsu vēlme kaut ko aizliegt mazināsies. Braucot uz šejienu, es braucu garām Rīdzei, skolai Rīdze. Un skolas Rīdze, jūs paskatieties, braucot garām, tas fasāde, tur ir tāda skulptūra, sieviete ar bērnu, māte ar bērnu. Ziniet, tā māte ir diezgan švaki apģērbta. Un tad es iedomājos, ka ar ko tad atšķirās šī švaki apģērbtā māte no murāļa slavenā. Ja? Un tas atkal ir tas kaut kāds nezināšanas, nesaprašanas izraisīts aizsardzības mehānisms. Ja? Un, protams, vecāki nevēlas dzirdēt, ka ar paradumiem mājās kaut kas nav kārtībā. Es domāju, ka vecāki nemaz nepriecājās arī par to, ko es stāstu un es rakstu, ka ir jāmazina tas laiks. Jo patiesībā, ja mēs pieņemam, es lasīju pētījumu, kurā bija teikts, ka ja tu izmanto vairāk nekā 4 stundas dienā, ne mācību un ne darba nolūkos, bet vairāk kā 4 stundas dienā tehnoloģijas izklaidē, tad jau jāsāk pamazām uztraukties. Vai ne? Bet mēs zinām arī, ka dažādi pētījumi un arī Latvijā ir izstrādāts dokuments, ka līdz 2 stundām vai 2 stundas skolēnu vecumā ir ok tās tehnoloģijas izmantot. Bet ja es mērķtiecīgi un jēgpilni izmantoju tehnoloģijas stundā, tas nenozīmē, ka man 40 minūtes jāskatās ekrānā. Un tad ir jautājums, kā mēs izmantojam šīs 2 stundas. Un, protams, ja man mājās ir 4, 6 un 8 stundas, tad es mēģinu to skolu disciplinēt, lai te mazāk būtu. Bet kā man ienāca prātā jautājums, kaut kādā mērā jau tas atbildi izskanē, bet tomēr vēlreiz precizēt, tā problēma potenciāli tā, ka mēs jau paši pieaugušie neesam digitāli izglītoti. Mēs varbūt paši nemākam vienmēr jēgpilni lietot. Mēs paši nemākam sev tās robežas nospraust. Domāju, mēs visi esam nonākuši kādreiz situācijā vai dieniņi. Jo stunda tiešām pagāja kopš es... Vai tiešām ir 1:30 naktī? Jā, uz brītiņu tikai mazliet atpūtīšos, ielūkošos kādos sociālajos tīklos. Un, ka iespējams tāpēc mēs arī nevaram kā vecāki palīdzēt tam bērnam, jo mums pašiem ir grūti sevi nokontrolēt, ierobežot, kur vēl vienu spurainu, kurš, protams, pretosies, ka viņu ierobežos.
Es papildināšu, mēs runājam par vienu to pašu pētījumu. Tad es vismaz tajā, ko es lasīju, sapratu, ka tās 2 stundas ir tā bezmērķīgā skrolēšana. Tas nav kopējais laiks, bet tā ir tā bezmērķīgā. Un, protams, ir vecāki saprotam. Tad viens ir vecāku prasme pārvaldīt dažādas digitālās ierīces, filtri, bet būtiskākais ir iekšējā vienošanās par skaidru seku sistēmu un konsekvenci un iekšējo spēku uzturēt to sistēmu. Jo realitātē mēs pārnākam mājās noguruši no darba. Mūsu sapņi par to, ka es tagad spēlēšu ģimenē spēles, kopīgi lasīsim, pārunāsim un tā tālāk. Vakariņas bez televizora un ekrāniem. Baterija ir tieši tik atlikusi, cik viņi ir. Un tad mēs esam priecīgāki īstenībā neattīstīt jaunu kaujas lauku, lai diskutētu par tehnoloģiju lietojumu, bet kaut kur piekāpjamies mīļā miera labad. Un tā ir tā pirmā lieta, kur mēs izdarām sev lāču pakalpojumu, ka mēs neuzturam skaidrs konsekvences prasības. Un, ja mēs esam vienojušies, ka tās ir 2 stundas, tas, ko es esmu mēģinājis darīt ar savu meitu, es teikšu, ka vienmēr sanāk, nē, tā nav, bet mēs esam vienojušies par laiku, un sākumā bija manis uzlikt šis filtrs, kurš strādā. Mums bija vienošanās, ka tagad pati kontrolē, un mums patiešām pāris mēnešus tā iznāca. Līdz kaut kādā brīdī tēvs pajautā, cik ir laiks, un izrādās, ka mēs jau esam tikuši līdz 2,5 stundām TikTokā. Un tad mēs atkal atgriežamies, bet šādā veidā soli pa solītim ir jāmēģina veidot tā jaunietiņa pašatbildība. Jo pretējā gadījumā tikai atkal uzliekot rāmi, 2 stundas čekts ekrāns aizslēdzās, mēs neko nemācīsim. Jā, tā saruna arī ir svarīga, jo, manuprāt, tas arī bieži iztrūkst. Arī skolā kļūdījāmies, aizšāvām greizi, izrunājam, meklējam risinājumus, mēģinām pamatot, kādēļ mēs šo ieviesām šādu ierobežojumu. Pamēģinām, paskatāmies, jo paši bērni arī saka, arī viņi atzīst, ja man telefons stāv blakus, vai viņš man somā vibrē, es uzreiz gribu pievērst uzmanību, viņi jau to saprot, viņi jau nav muļķi. Un tā kā ar viņiem runāt un visu laiku ieviest sistēmu, saprast, uzlabot un tādā veidā kopīgi meklēt to risinājumu. Viņš noteikti ir jāmeklē. Mēs vēl vienai lietai, kam nepieskārāmies par digitālo spēļu lietošanu starpbrīdī. Jo līdzīgi kā ar labu grāmatu, ja jaunietis ir tajā spēlē, viņš ir iegrimis un tagad sākās stunda, nevēl stunda ir 40 minūtes. Laiks, kamēr es atgriežos tajā reālajā dzīvē, plus manas gaidas, mans varonis tūlītās ies atkal kaujā, kādas vēl tur 40 minūtes gaidīt. Galvā tas fokus nenonāk līdz stundai. Un ir tāda pseido stunda, kurā fiziski es klātienē esmu, bet mana apziņa ir pilnīgi citur. Līdz ar to nevar runāt tikai par mobilo telefonu aizliekšanu, bet vispār par to kultūru, kā mēs lietojam, ko mēs lietojam. Un varbūt tas piemērs par to, kad telefonos nelieto šos sociālos tīklus un varbūt arī spēles. Un vēl varētu būt, taču es baidos teikt, ka aizliegt vienmēr ir grūti, jo vienmēr būs kaut kas, ir Ninja proxy serveri un vēl kaut kādi. Tas ir tikai, kurš klasē būs pirmais, kurš atkodīs kā. Un tad atkal tas aizies, bet pamats ir mainīt paradumus un veidot iekšēji atbildīgu kultūru. Jā, lēni, jā, ilgi, bet tas ir tas, kas iedos ilgtermiņa rezultātu. Tad mēs faktiski nonācām līdz tam, ka tehnoloģijas ir atbalsts, ja mēs tās lietojam mērķtiecīgi, pareizi, liederīgi. Tāpat laikā, kā tikko mēs to darām bezmērķīgi, bez kārtīgas sistēmas, tas var kļūt arī, protams, par ienaidnieku. Un noteikumi. Un no aizliegumiem pie konsekventiem noteikumiem, un tie noteikumi attiecās tik labi uz bērniem kā uz pieaugušajiem. Un vēl es gribētu, lai no šīs mūsu sarunas klausītāji paņemtu līdzi to domu par sadarbību ar vecākiem. Tas ir ļoti svarīgs faktors šajā kontekstā. Un vēl, ja mēs domājam par to, ka noteikumi vienmēr paredz atteikšanos. Nevis aizliegumu, bet tādu kā askēzi un atteikšanos, ierobežošanu. Mums ir jādomā par to, ko mēs piedāvājam vietā. Es atkal nodarbošos ar to, ko es pat teicu, ka nevajag nodarboties, bet es esmu redzējusi ārzemēs ļoti daudz skolu, kur un ziema, un augsts, un Zviedrija un Somija. Starpbrīdī visiem bērniem ir jābūt ārā un ir jāskrien.
saģērbjās. Starp citu, mēs tuntulējamies stipri vairāk kā ziemeļos dzīvojoši bērni. Viņi pat bez mēteļiem, jo tur tās 10 minūtes pa to āru skraidīja, un mēs ar šausmām skatījāmies, kā viņiem nav augsti. Ja? Bet arī mājās, ko mēs liekam vietā. Mēs nevaram nodzīt to bērnu no ierīces un paši turpināt skatīties televizoru, piemēram. Jo tas neko pēc būtības neatšķirās. Neatšķirās, bet atkal pētījumi liecina, jo vecāka tehnoloģija, jo vairāk mēs uzticamies televizoram. Jo es taču skatos ziņas, tajā ir vērtība. Tas ir svarīgi. Vai es skatos Rīgas sargus? Jā. Tas vispār ir vēl vērtīgāk. Es esmu visu dienu nostrādājis, un es esmu pelnījis atpūsties un pastīties degpunktā. Izglītojuši. Jā, tad sadarbība ar vecākiem, kur visu laiku cauri arī skanēja skaidra komunikācija par abu pušu atbildībām. Un šī ir jauna lieta, kur mēs nevaram paņemt, kā tad, kad es biju bērns, kā notika šis nē, tur mums ir no jauna jāvienojas. Un skaidra konsekvence tanī, kā tad mēs, kas arī attiecas, ja mēs ieviešam WhatsApp grupiņas populārās, tad mums ir skaidri noteikumi, kurus mēs konsekventi ievērojam, kur mēs arī pasakām no cikiem un par ko mēs komunicējam, kā mēs viens uz otru rēģējam. Vai ne? Tā kā skaidri vienošanās noteikums var ieviest skolas līmenī, skaidri vienoties, atkal komunicēt visām pusēm, bērniem, vecākiem, un konsekventi ievērot, nav nekāda vajadzība obligāti uzlikt no valstiski. Likuma viedokļa papildus. Un īstenībā nav ko gaidīt. Ko mēs tagad gaidīsim, kamēr savāks balsis, kamēr pieņems valstiskā līmenī, faktiski ieviešam iekšējās kārtības noteikums, vienojamies un ar rītdienu sākam ievērot. Tikko mēs valsts līmenī pieņemsim aizliegumu, sāksies zibenīgie izņēmumi. Ja? Un patiesībā ar šādu aizliegumu mēs nodarītu vairāk ļauna kā laba. Jā. Protams, ka arī aizliegumi rada inovācijas, atrast atkal jauns risinājums, rastos jaunas problēmas, bet šajā gadījumā tad faktiski telefons ir iegāns, bet mums jādomā par cēloņiem, tad piedāvājot alternatīvas, ko tad jaunieši tā vietā var darīt, ar ko tad viņi var nodarboties, lai viņiem telefons interesētu mazāk, vai sociālajie tīkli un tā dzīve. Es droši vien liktu vēl vienu lietu klāt, kas, man liekas, tā skaidri neizskanēja, ir vecāku skolas. Jā. Un vecāku skolas gan par vecākošanas praksi, kā būt vecākam, kā sarunāties ar dažādiem, gan arī tad, par to tehnoloģiju lietojumiem. Un to var, protams, darīt gan skolas, un ir skolas, kuras ļoti veiksmīgi to dara reizi mēnesī vai semestrī vai vēl. Bet patiesībā to var darīt arī pilsētas izglītību pārvaldes vai novada, kas atrod gana kvalitatīvus lektorus, kas spēj saistošā veidā izstāstīt ar piemēriem dažādus sistēmas, konceptus, kā to darīt un kādi ir tie veidi, kā mēs ģimenē varam uzturēt šo sistēmu, to konsekvenci. Jo tas disciplīnas jautājums jau ir tieši tas pats, kā ģimenē dabūt, kad notiek tas, par ko mēs vienojamies, un kā tad dabūt skolā, jo tā atbildība jau pēkšņi neradīsies. Ja viņi nav mājās ieaudzināti, tad skolā viņi tur neparādīsies. Tas, kas manā pieredzē, ko skolotāji ir teikuši, ka viņiem ir bailīgi tikties vienā vietā ar vecākiem, jo nav jau atbilžu, jo nav jau tās pieredzes. Un tas, pie kā mēs nonācām, ka patiesībā te gan var mācīties viens no otra labās prakses piemēriem, jo kāds jau ir atklājis, kādam jau ir pieredze, kā ir, kad ierobežo, ka atļauj pašam sakot, un tad, kad ir jāatgriežas, un tad rastīt tā arī ir laba pieredze. Un savukārt vēl viena lieta, manuprāt, ir vērtīga, kad var arī centralizēt novadu līmenī mācīties, bet tomēr tā sanākšana skolotājiem ar vecākiem arī svarīgi, jo vecākiem jādzird, ko skolotājs var izdarīt, un skolotājiem jādzird, kas ir vecāka atbildība. Un tad var redzēt to robežu, lai nav tā, ka viens no otra sagaida un bērns pa vidu, kā jau mēs zinām, dar ko grib. Skolai necīnīties pret vecākiem, vecākiem necīnīties pret skolu. Jā, tas ir sadarboties. Jā. It kā tik zināmi vienkārši vārdi, bet tā ikdiena, viņa sanāk sarežģīta. Jo katram ir savas gaidas, un laika gaitā, protams, rodās kaut kādi aizvainojumi, bet tiešām spēt viņus nolikt malā un saprast, kas ir tas fokus, kāpēc mēs šeit esam, un tas ir sabiedrības interesēs.
Tad es iesāku sākumā par to, ka tehnoloģijas rodas atbildot uz vajadzībām. Tad faktiski mums arī jāsaprot, kas ir tā vajadzība, ko tad mēs risinām caur šo, vai tā ir atkarība, kas ir izveidojusies, vai jau skolēni prasību, kādu vajadzību viņiem vajag apmierināt un kā tad mēs viņiem varam palīdzēt. Bet varbūt jums vēl pašā noslēgumā mums daudz risinājumu izskanēja, gan neizravēt pārāk ātri ieviest iniciatīvu, nogaidīt, gan direktoru fonds, kā tad mēs varam arī finansiāli, sistēmiski un arī finansiāli atbalstīt, ieviešot jēgpilnu tehnoloģijas, bet varbūt tādā noslēgumā tāds varbūt ar ko pirmo sākt veikt viens novēlējums vai vēl kāda viena svarīga lieta, ko jums gribētos šī temata ietvaros pateikt? Zanda. Man šķiet, ka mēs jau esam ļoti, ļoti daudz pateikuši. Mans novēlējums būtu neskatīties uz tehnoloģijām kā uz kaut kādu ļaunumu, jo tehnoloģijas tāpat kā ikviena cita lieta ir tikai lieta. Jautājums, kā mēs to izmantojam. Jā, un droši vien no skolas tādas perspektīvas es tiešām ieteiktu nebaidīties, runāt, saskatīt tos iegūmus, ko tas dod, un tas tiešām ir ātrums, efektivitāte, iesaiste, un vienlaikus kopīgi ar jauniešiem izstrādāt noteikumus, un tiešām nevis šeit direktors izdomā vai vadības komanda, bet kopā ar skolas līdzpārvaldi vienoties par noteikumiem, jo tajā brīdī tie ir mūsu izveidoti. Jūs taču izdomājat šos noteikumus, tad mēs vienojāmies, un tas palīdz arī uzturēt dzīvu šo sistēmu. Un tas varētu būt viens, un galvenais tā konsekvence, jo tā ir visbiežākā lieta, un tad, jo ja viņas nav, tad mēs sākam disciplīnas problēmas risināt ar aizliekšanu. Tā ir tāda īstermiņa domāšana. Paldies par jūsu laiku, paldies Zanda, paldies Kārli, ka jums bija iespēja atbraukt, atnākt un arī dalīties ar ļoti daudziem praktiskiem ieteikumiem. Paldies arī visiem klausītājiem. Tad novēlējums, lai patiesi tehnoloģijas arī skolā ir palīgs un lai mums izdodas atrast veidu, kā tad tās integrēt skolas ikdienā, lai tās ir palīdzošas, atbalstošas un mazāk traucējošas. Uz tikšanos citu reizi!